Tur Ziziļovs mēģina attīstīt uzbrukumu, labi piespēlēja uz vidu. Andrejs Kovaļovs, viens no labākajiem virslīgas spēlētājiem vispār. Andrejs Kovaļovs piespēlē uz malu, tur jau Sokolovs piesaistīs uzbrukumu. Sokolovs centrēs bīstami, sitiens ar galvu un vārti. Ļoti skaisti izspēlēta kombinācija un vārtus gūst Babatunde. Pret Skonto 0-3. Ja šodien izdosies uzvarēt, tad patiesībā bilance būs pietiekami normāla. 2 uzvaras, 2 zaudējumi pret lielā piecinieku komandām. Un ja punkti netiks kaisīti citos mačos ar tabulas otrā piecinieku, pienāksies diskvalifikācija, vienas spēles diskvalifikācija pār dzelteno kartīšu spilda soda sitienu, vai Svārubs pacīnīsies gaisā. Patiešām šķiet tieši Svārubs, bet arī brīžiem ļoti šaubīgi spēlē, kad pretinieks izpilda standarta situācijas.